Labrīt, ir otras dienas rīts. Ir laiks brokastīm. Daudz maz ir pagulēts, nebija pat izcilākā nec. Kondicionieris laikam bija pavērsts, uzregulēts. Jātur pulks pie gultas, lai var pieregulēt un labāk gulēt. Bet tagad laiks brokastīm un tad jau jādodas kaut ko apskatīt vairāk no Krētas. Nu, ko brokastis pārstas? Ejam uz mašīnu un brauksim uz tuvākajiem objektiem. Vēl jāapstās kartē. Vēl nezinu, uz kuriem. Esam atbraukuši tepat aiz viesnīcas augšā, kalnā. Šis izskaitās skats no augšas, tas kalns, ja mēs tur varēsim uzkāpt ar bērnu. Un ceram tad ieraudzīt skatu uz viesnīcu un uz jūru no turienes. Izlīdām caur vārtiņiem. Cerams, ka tas ir tikai priekš kaziņām. Mūs tas neapturēja, tā kā mēs ejam skatīties, kas ir kalna otrā pusē. Gandrīz esam ieraudzījuši, bet tā kā ielīdām īpašumā un priekšā ir bites, neriskēsim ar bērnu iet caur bišu draugu. Jūra tik tā, redzam, pastarpināti. Ne mums kalna augša, ne aliņa. Visu ir nožogojis viens cilvēks savām kaziņām un bitītēm. Nu nav ko te ieciklēties. Iespējams, pirmais objekts, kurā mēs ieiesim iekšā, olīvu eļļas ražotne. Paskatīsimies. Darbojošās dzirnavas pumpē ūdenī. Eļļas ražotuve. Ko teica? Aha. Jā. Tā kā te ir ražošanas process ar video pa posmiem. Var nogaršot un var nopirkt eļļu. Pirmo reizi laikam esmu eļļas spiestuvē. Var nodegustēt eļļiņas, kaut ko jau atradām. Jānopērk mājām eļļiņas, kaut kādi sāļi. Salātiem. Vēl dažādi suvenīri. Vīns. Pirmais posms ievākšana un acīmredzot nogādāšana līdz iekārtei. Te jau uzreiz ir 4. Nu jā, 1, 2 tur, 3, 4 un 5. Lielam mūsdienās ir pāris aparāti. Otrais aparāts, kur ir 7. un 8. posms. Pirmajā posmā visu sadalīja, atdalīja. Nomazgāja, lai nogādātu šeit. Laikam samaļ. Un tad ir 9. un 10. posms. Arī saspiež, atdala kaut kādas daļiņas un tur nonāk. Šeit laikam ir eļļas sadaļa 12, 11, 12. Tālāk par eļļas spiestuvi netikām pagaidām. Esam pārčučējuši, papeldējušies baseinā. Atkal plāns kaut ko braukt. Piepilsētā ir
pāris objekti, kurus varētu mēģināt apskatīt. Esam ieradušies Malijas pils arheoloģiskajā objektā. Kā parasti šajās salās daudz arheoloģisko objektu. Ja nebūtu nolikti, ja nebūtu. Jā, te var cienāties ar apelsīniem. Esam iekšā. 6 eiro biļete. Šī ir visa teritorija. Stāvvieta, ieeja un viss objekts. Te daudz to objektu un te izskatās, ka vēl roka. Kādi senie ar krustiem, tādi no akmeņu tādi. Visi arheoloģiskie izrakumi apskatīti. Jāiet tā. Tā, nu no drupām esam uz nākamu objektu. Svētā Džordža klosteris, 5 minūšu attālumā. Apstājāmies centrālā. Ieeja klosterī. Daudz naudas koku un puķu podu ar citiem augiem. Ļoti zaļa teritorija. Ja nav zemē, tad aug podos. Šodien 3 objekti apskatīti. Atpakaļ ceļā uz viesnīcu. Iestājām Pludmalē apskatīt stundu līdz vakariņām. Pulkstens 6:30. Esam atpakaļ, tūlīt vakariņas jāmēģina. Varbūt kaut kas iemūžināt bišķi vairāk. Vakariņu laiks. Nacionālais ēdieniņš. Vakar bija tāds pats stūrītis ar to pašu pārtiku. Vakariņas. Otra bufeta. Un salātu bufeta. Un saldā bufeta. Šodien izskatās krietni gardāk. Vakariņas pārstas labi. Bija šī atvilkta telpa. Un šoreiz jau 2. dienā bingo vakars. Tie jau laikam katrā viesnīcā. Tā kā neizlaidīsim arī šo.
Bingo vakars notika tādā ātrumā. Čalis tā kā uz sacensībām. Burtiski visus ciparus sauc. Cik ātri viss sākās, cik ātri viss beidzās bez laimestiem. Tā kā šodien beidzam ar bingo vakaru, jāiet gulēt un rīt atkal jauna diena. Redzēs, ko rītdien.